Sveicināti, mīļie skatītāji! Man tiešām liels prieks šodien būt jūsu priekšā un iesākt kādu brīnišķīgu projektu, kuru veltīsim vecākiem. Mans vārds ir Līva Spurava. Es esmu geštalterapeite, psiholoģijas centrs Augt vadītāja. Diezgan daudz esmu strādājusi ar vecākiem savā privāta praksē, kuri nāk un bieži vien uzdod dažādas jautājumus, kas saistīti ar bērnu audzināšanu, ar pašu iekšējo sajūtu, esot vecāku lomā. Lūk, šodien man gribētos pirmo lekciju iesākt ar tādu ļoti aktuālu tēmu. Tas ir vecāku stress un kādā veidā mēs spējam sev palīdzēt. Jā, arvien biežāk ne tikai es pati, bet arī mani kolēģi sastopās no vecākiem ar jautājumiem, kā tad palīdzēt saviem bērniem, kā palīdzēt pašiem sev, kā tikt galā ar ikdienas stresu un ar stresu, kas rodas arī no vecāku lomas. Un patiešām šis termins vecāku stress ir radies pavisam nesen. Kaut arī es ticu, ka vecākiem ir bijušas grūtības ar savu vecāku lomu jau diezgan sen. Bet tikai pavisam nesen mēs esam iemācījušies par to runāt skaļi, par to vairāk domāt un arī meklēt palīdzību, kas noteikti ir ļoti, ļoti apsveicami. Ja vecāks ir resursu pilns, ja viņš ir piepildīts, ja viņš ir priecīgs un kopumā apmierināts ar dzīvi, tas ļoti labi ietekmē arī viņu bērnus. Un mēs bieži vien vecāki gribam palīdzēt saviem bērniem tikt galā ar dažādām situācijām, bet ja mēs paši nespējam tikt galā ar kādām situācijām, tas būs ļoti grūti iemācīt arī saviem bērniem. Tāpēc es noteikti atbalstu tādu domu, ka, ja jūs vēlaties palīdzēt saviem bērniem izaugt par laimīgiem, apmierinātiem cilvēkiem, noteikti sāciet paši ar sevi. Sāciet strādāt ar to, kas jums iekšēji varbūt jūs neapmierina. Šodien arī pastāstīšu, kas tad varētu būt par šiem te faktoriem, kas jums traucē izbaudīt tieši konkrēti vecāku lomu. Lūk, kā jau es minēju, vecāku stress ir termins, kas radies patiesībā visam nesen. Bet, ja arī agrākos laikos bieži vien uz bērnu skatījās tā ļoti atsevišķi no visas ģimenes, kā no tādu izrautu daļiņu no tās, tad šobrīd mēs skatāmies uz bērnu kā uz tādu nelielu zobratiņu lielā zobratu sistēmā. Un šī zobratu sistēma ir ģimene. Jā, mēs katrs ģimenē, kas esam savā starpā ļoti saistīti. Un tādā veidā mēs arī skatāmies, ka bērns ir nevis kā atsevišķs cilvēks, kuram rodas kādas konkrētas problēmas vai uzvedības problēmas, kā bieži vien vecāki mēdz sūdzēties, bet tas ir tāds kā sava veida simptoms tam, kas notiek šajā te ģimenes sistēmā, jeb tieši konkrēti ar vecākiem vai vecāku starpā. Lūk, gribu pateikt, ka stress kā tāds nav ne labs, ne slikts. Tas ir diezgan neitrāls un viņš mums ir vajadzīgs. Stress attiecīgās situācijās palīdz mums mobilizēties, palīdz mums sakoncentrēties, veikt kādu uzdevumu. Un ja tas ir īslaicīgs, viņš mums tikai palīdz. Problēma rodās tieši tajā brīdī, tad, kad mēs iekļūstam tādā kā hroniskā stresā. Ja nenotiek šī te atslābuma brīža, ja mēs turpinām būt tādos stresa pilnos apstākļos, kad iekšēji rodās liela spriedze, ar laiku vecāks, jebkurš cilvēks, kurš piedzīvo stresu, var piedzīvot tātad savu resursu pilnīgu izsīkumu, kas aizved līdz iztukšotībai, var aizvest pilnībā līdz izdegšanai un pat depresijai. Tā kā patiesībā šī ir diezgan nopietna tēma, pie kuras es noteikti ieteiktu katram cilvēkam savā dzīvē piesaisties un to apdomāt. Lūk, tātad runāsim par vecāku stresu un to stresu, kas rodas no tieši konkrēti bērnu audzināšanas. Ja tajā brīdī, kad pāris piedzīvo varbūt jau ne tikai bērnu piedzimšanu, bet no ieņemšanas brīža pāri starpā veidojas dažādas pārmaiņas, katra cilvēka individuālajā dzīvē jau veidojas dažādas pārmaiņas, un tas jau vien var radīt stresa pilnu situāciju. Jo stress ir kā atbildes reakcija uz kādu ārēju notikumu vai situāciju, kas nav ierasta mūsu ikdienā. Lūk, jā,
es piekrītu, ka vecāku loma patiešām mēdz būt iztukšojoša un smaga. Un, protams, ka tas ir atkarīgs arī no katra cilvēka individuāli. Ir dažādi faktori, kas ietekmē cilvēka spēju pieņemt šo jauno lomu, pieņemt šo jauno atbildību, iet šajā te jaunajā dzīves ritmā, kad savas vajadzības, diemžēl, sākumā kaut nedaudz, bet ir jāuzliek uz pauzes. Nu, lūk, un šeit varētu arī minēt to pirmo faktoru, kādēļ vecākiem ir grūta šī te vecāku loma, ir tieši no lielajām pārmaiņām, kas viņus skar. Es pastāstīšu arī to, ka, protams, ka vecāku lomas visā šajā te procesā ir daudz dažādas situatīvas stresi, un tas ir pilnīgi normāli. Nezinu neviens vecākus, kuri nebūtu piedzīvojuši kādas stresa situācijas, kas ir saistītas ar bērniem. Nu, kaut vai tā pati 3-gadnieka netīšām pazaudēšana veikalā, kaut vai uz minūti. Tad, kad mamma pagriežās un paskatās, ka tas mazais bērns viņai vairs nav blakus, viņa patiešām izjūt stresu. Tad, kad viņu atrod, tad notiek atvieglojums. Un tā ir normāla reakcija uz tātad šo situāciju, kas bija radusies. Vai tajā pašā laikā bērns ir saslims. Lai arī pavisam nedaudz apaugstējies temperatūra, iesnas, vienalga, vecāks izjūt kaut vai nelielu, bet stresu uz attiecīgo situāciju. Un tas ir pilnīgi normāli, ja vecākam rodās trauksme un bailes šajā te situācijā. Kad bērns atkal ir izvesaļojies, vecāks izjūt atvieglojumu un stresa situācija ir beigusies. Vai arī ar lielākiem bērniem. Ja zvana no skolas direktors un saka, ka vecākam ir jāierodās uz pārunām par bērnu uzvedību, protams, arī šajā brīdī vecāks izjūt stresu, un kas ir pilnīgi normāli. Tātad šī ir atbildes reakcija uz esošo tātad notikumu. Savukārt vecāku stress kā tāds bieži mēdz būt nesaistīts ar ārējiem notikumiem. Tā ir tā sajūta, kad tajā brīdī, tad, kad šķiet, ka tev dzenas pakaļ kāds suns un tev ir jāskrien, tev iekšā rodās tātad šī trauksme un spriedze, bīstama situācija. Ja tas notiek reālajā dzīvē, tad tā ir adekvāta reakcija, šī trauksme un vēlēšanās bēgt un spriedze. Ja tas patiešām notiek ārpusē, kad jūs atrodaties uz ielas. Bet bieži vien vecāku stress var salīdzināt ar šo te suņa dzīšanos pakaļ, tajā brīdī, kad nekas tam līdzīgs ārēji realitātē nenotiek. Ja vecāks atrodas iekšā drošībā, viņam neviens nedzenas pakaļ, ar bērnu viss ir kārtībā, viņš ir vesels, stiprs, laimīgs bērns, bet iekšā ir šī sajūta, ka ir jābēg kā no liela nikna suņa, kas dzenas pakaļ. Šī trauksme un spriedze, kas rodās, šī situācija būtu attiecināma tieši uz šo te vecāku stresu un šiem te faktoriem, kas to ietekmē. Nu, lūk, pirmajam faktoram jau es pieskāros, šī te ir tā vecāka loma, no kuras nav iespējams paņemt nevienu pauzi. Jā, lai arī no citiem darbiem un pienākumiem mums patiešām ir iespējams atpūsties, aizbraukt ceļojumā, aiziet atvaļinājumā un kādu brīdi par to nedomāt, tad vecāku loma ir tas darbs, no kuras nav iespējams atpūsties patiesībā nekad. Protams, sākumā, sevišķi, kad bērniņš ir pavisam maziņš, tas prasa daudz vairāk vecāku resursus nekā tas ir vēlāk, kad viņš jau ir paaudzies, bet jā, šī te pauze nav iespējama. Un līdz ar to ir grūtības iespējams arī atrast kādus veidus, kā atslābināties vecākam. Un, protams, tas ir atkarīgs atkal no katra paša ļoti individuāli. Kāpēc vēl rodas vecāku stress? Tātad šī te atbildība, pārmaiņas, jaunas situācijas, it sevišķi, ja jūs esat jaunie vecāki, ar pirmo bērniņu ļoti daudz trauksmes par jaunām situācijām, kurās jūs neesat bijuši. Nākošais faktors, kas varētu ietekmēt arī šo te paaugstināto stresu, ja paaugstināto iekšējo trauksmi, ir iekšējas pārliecības. Šo var saukt par tādu kā vecāku neirozi, kad vecākiem bieži vien viņi ir šīs pārliecības mantojuši no saviem vecākiem, no savām iepriekšējām paudzēm, ar kurām īsti nav pamatojuma ārpusē. Nu, piemēram, šī pārliecība, ka man nekas nesanāks. Man nesanāks būt labam vecākam. Un iespējams, tiešām šāda frāze tika dzirdēta bērnībā, tad, kad nomira tavs kāmītis, kuru tu nepabaroji, un vecāks teica, redz, tev nevar uzticēties. Šī te pārliecība, ja šis teikums patiešām mūs var iesakņoties, un mēs varam paņemt to līdzi tālāk arī uz savu vecāku lomu, domājot, ka mums nevar
nevar uzticēties, jo mēs nespējam parūpēties. Un ja šāda pārliecība iekšā mūsos dzīvo, tā patērē daudz resursus, kurus varētu arī nepatērēt. Tāpat tās ļoti raksturīgi mūsdienās ir vēlēšanās būt par ideāliem vecākiem, jo vecāki mūsdienās ir apzinājušies to, ka ir patiešām svarīgi ieguldīt savos bērnos, ir svarīgi investēt savu laiku, enerģiju, domas, finanses, lai palīdzētu viņiem augt par laimīgiem un pārliecinātiem pieaugušiem cilvēkiem. Tomēr, ja mēs iekrītam perfekcionismā, kas, kā es teicu, ir raksturīgi bieži vien daudziem vecākiem, un es ļoti labi arī pati zinu, kā tas ir, kad ir vēlēšanās kļūt par ideālo mammu, tad bieži vien šīs augstās prasības no sevis ļoti iztukšo. Un ne tikai iztukšo pašu sevi, bet mēs ar laiku to sākam prasīt arī no saviem bērniem. No saviem bērniem būt par ideāliem bērniem, par labākajiem, par talantīgākajiem, par veiksmīgākajiem. Un tas noteikti nāk par sliktu mūsu šīm savstarpējām attiecībām ar mūsu bērniem. Un es teikšu arī ar partneri un pašiem ar sevi. Nu, lūk, šīs iekšējās pārliecības, kuras es teicu, ka es nedrīkst kļūdīties, man jābūt ideālai mammai vai ideālam tētim, man jādod bērnam pats labākais, viss ir atkarīgs no manis. Jā, arī šī pārliecība, kas mūsdienās ir diezgan raksturīga, iet roku rokā ar perfekcionismu, bet var būt atrodama arī bez paša perfekcionisma, ir šī pārliecība, viss ir atkarīgs no manis. Tātad viss, kas notiek ar bērnu, viss, kāds ir bērns, ir atkarīgs no manis. Un ja perfekcionismu ietekmē tas, kā mūs ir vecāki audzinājuši, mūsu kaut kādas pārliecības, ko mēs esam saņēmuši no saviem senčiem, tad šī pārliecība, ka viss ir atkarīgs no manis, bieži vien tiek uzturēta apkārt sociālajā vidē. Un bieži vien arī tie speciālisti, kurus stāsta, cik svarīgi ir veltīt bērniem uzmanību, cik daudz viss ir atkarīgs no vecāka, viņi tādā veidā tiešām arī pastiprina šo te pārliecību, ka viss ir atkarīgs tikai no manis vecāka. Un tas rada patiešām lielu stresu, tas rada patiešām lielu spriedzi, patiešām daudz vajadzīgu resursu noplūžu, kurus mēs varētu izmantot pilnībā savādāk. Vēl viena lieta, ko noteikti man ļoti gribētos jums arī pateikt, kā viena no faktoriem, ir tāda vecāku pašu atmiņas un pieredze no bērnības. Jā, tie brīdī, tad, kad vecākam piedzimst bērniņš, viņš pilnībā neapzināti atcerās arī savu pieredzi. Un brīnišķīgi, ja ir bijusi brīnišķīga pieredze ar saviem vecākiem. Ja ir piedzīvota šī drošā piesaiste ar saviem vecākiem. Vecāks ir bijis pārsvarā atsaucīgs uz jūsu vajadzībām kā mazam bērniņam. Ja bērniņš ir pietiekami daudz ņemts rokās, viņš ir piedzīvojis fizisku kontaktu, tad super, šīs te atmiņas noteikti palīdzēs tālāk veidot attiecības arī ar savu bērniņu. Bet bieži vien mēdz būt tieši pretēji. Vecākam ir bijusi ne tā labākā pieredze, veidojot attiecības ar savu vecāku, jeb vecākam ar savu bērnu. Viņam iespējams ir bijis jāpiedzīvo ļoti liela vientulība, ļoti liela bezspēcība, tāpēc, ka vecāks iespējams nav emocionāli bijis pieejams. Arī vecākam varbūt ir bijusi pilnīga iztukšotība, varbūt viņš ir dzīvojis pilnīgā lielā stresā. Iespējams, vecākam nav bijis iespēja būt emocionāli pieejamam, varbūt viņu ir skārusi depresija vai tajā pašā laikā grūti dzīves apstākļi, kas neļauj tātad pilnībā pievērsties bērniņam, veltīt viņam pietiekami daudz uzmanību. Nu, lūk, visas šīs te atmiņas, kas mums ir no bērnības, viņas mums automātiski atnāk atpakaļ tad, kad piedzimst bērniņš. Un jā, un šī mēdz būt tātad arī diezgan iztukšojoša pieredze, ko vecāks pieredz tajā brīdī, kad piedzimst bērniņš. Tātad nav tikai jāsastopas ar jaunajām pārmaiņām, ar jaunajām atbildībām, darbiem, uzdevumiem, pienākumiem, bet arī ar to, kas ir piedzīvots pagātnē. Tāpēc es noteikti izstāstīšu arī nākošajās reizēs, kā tad mēs varam sev palīdzēt, ja esam atskārtuši to, kad jā, patiešām, kaut kas no manas bērnības man velkās līdzi. Iespējams, es nezinu, kas tas tāds ir, bet ar to noteikti daudz ko var darīt, ja mēs zinām to pareizo ceļu ārpusē. Nu, lūk.
Jā, šie tātad bija tie galvenie faktori, kas rada vecākam stresu, kas rada vecākam stresu no pašas vecāku lomas. Te nav runa par šo situatīvo stresu, kas ir pilnīgi normāli kā reakcija uz kaut kādu ārēju nepazīstamu notikumu, kas ir ārpus mūsu kontrolas. Šie te 4 faktori, par kuriem es jau šodien runāju, parunāšu nākošajās reizēs vēl nedaudz dziļāk, pastāstīšu jums, kā tad palīdzēt sev šajās situācijās, lai galvenokārt kļūtu ne tikai par laimīgākiem vecākiem, bet arī par laimīgākiem cilvēkiem. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums!